Es gribu izteikt lielu gandarījumu par to, ka mums viss šis atklāšanas pasākumu kopums tiešām izdevās. Un es esmu lepns par to, ka mums ir tik daudz labu un pieredzējušu cilvēku, kuri spēja nodrošināt gan šo pasākumu organizatorisko pusi, tehnisko pusi, gan arī pats galvenais. Mums šajos pasākumos bija ļoti daudz cilvēku, kas vēlējās piedalīties, bija klāt. Es personīgi biju vairākos pasākumos, daudzas lietas Rīgā notiek pirmo reizi, oriģināli, un es gribētu izteikt lielu gandarījumu gan par šo grāmatu ķēdi, kur divreiz vairāk cilvēku, kā tika plānots, piedalījās. Dažādi aprēķini saka, ka bija pieteikušies 15,000, bet rezultātā šis skaitlis dubultojās. Ļoti interesanti, es pats personīgi pabiju arī centrāla tirgu. Nekad tādā veidā šie centrāla tirgus paviljoni netika izmantot agrāk. Es domāju, ka tur ir vēl daudz šīs kultūras potences iekšā šajos vēsturiskajās celtnēs, vēl ņemam vērā, ka blakus ir šis Spīķera rajons. Es domāju, ka mēs arī nākotnē izmantosim šo potenciālu, kas ir saistīts ar dažādu pasākumu organizēšanu. Es domāju, ka mēs pierādījām ar šo atklāšanas pasākumu to, ka vēl atlikušajās 345 dienās, kas ir atlikuši 2014. gadā, ir jātiekas Rīgā. Mēs to parādījām visām Eiropas valstīm un tiem cilvēkiem un žurnālistiem, kas sekoja līdzi.